Pie viena no maniem video bija jautājums, kādu skeneru izvēlēties, tā teikt, mājas lietošanai pašam. Tas plašs jautājums, un es to nevaru tā viennozīmīgi atbildēt, no budžeta, no visu kaut kā atkarīgs. Bet es godīgi pateikšu, ko nevajag izvēlēties, nevajag ņemt šitos te visas tās te rokas skenerīšus mazos uz šī te standarta principu, kas strādā, jo šis standarts ir principā tāds universālais, kurš nodrošina principā tās lietas, kuras saistās ar atgāzes emisijām, apskatīties, teiksim, kļūdas un dzīvos datus, un lielākoties tur vispār kaut ko var ieraudzīt tikai benzīna motoram, dīzlim tur nebūs praktiski nekā interesanta. Un arī tas, kad viņš neparādīs absolūti visas kļūdas, tas kā bankā. Labāks variants tad ir šitāds te, ja negribās tāds gada maksām, jo viņam nav visi bloki, bet tie bloki, kas ir pieejami, šitiem maziem launčiem, tie ir ar pilnu piekļuvu, pilnām kļūdām, ar pilniem dzīviem datiem.